Tools jaunā produktu līnija, bērnu automašīnas sēdeklīši ir ieradušies arī pie mums. Tātad ir divi modeļi. Tūla Maple, kas ir domāts jaundzimušajiem zīdaiņiem, un Tūla Elm, kas ir jau lielākiem bērniem. Kā arī, kas ir obligāta nepieciešamība, šī te bāze, kas saucās Tūla Alfī. Par pašu bāzi. Bāzei ir iespējams uzstādīt gan šo sēdeklīti, gan šo sēdeklīti. Bet šis sēdeklīts ir izmantojams arī bez pašas bāzes, stiprināms ar automašīnas drošības jostu. Savukārt bāze tiek stiprināta pie Isofix stiprinājumiem. Kāpēc ir labāk izmantot šo sēdeklīti ar bāzi? Tāpēc, ka tas ir drošākais un ērtākais veids. Šeit te ir Isofix stiprinājumi. Bāzi mēs vienu reizi ieliekam automašīnā, nofiksējam un viņa mums tur stāv. Sēdeklīti mēs varam pavisam vienkārši uzlikt un noņemt no bāzes, doties ar bērnu iepirkuma centrā vai iekšā mājās vai vienalga kur. Kāpēc bāze ir arī kā drošības risinājums? Tāpēc, kad sēdeklīts tiek ļoti labi fiksēts, ja gadījumā, nedod Dievs, ir kāds trieciens automašīnai vai kaut kas tam līdzīgs avārijas situācija, tad mēs zinām, ka bāze noturēs sēdeklīti tajā pozīcijā, kurā viņam ir jābūt pavisam noteikti. Kā arī bāzei iekšā ir integrētas baterijas, un bāze vienmēr signalizēs par to, vai jūs esat sēdeklīti kārtīgi piestiprinājuši, un vai pati bāze ir kārtīgi nofiksēta ar šo te stiprinājumu pret zemi. Un tad, kad visas lampiņas mums būs zaļas, tad mēs zinām, ka zīdainis ir drošībā un mēs varam uzsākt ceļu. Ja kāda lampiņa būs sarkana, tas nozīmē, ka mums kaut kas nav kārtībā, mums ir jāpievērš tam uzmanību, lai šis te brauciens būtu drošs. Tūla Maple versija ir paredzēta zīdaiņiem no dzimšanas vecuma līdz pat 15 mēnešiem. Sēdeklīts ir pozicionējams automašīnā pret braukšanas virzienu, kas nozīmē, ka zīdainis skatīsies uz mašīnas aizmuguri. Savukārt Tūla Elm versija sēdeklīts ir paredzēts no 6 mēnešu vecuma līdz pat 4 gadu vecumam. Un šajā sēdeklītī zīdainis jau skatīsies mašīnā uz priekšu, braukšanas virzienā un brauciena laikā redzēs vecākus. Neskatoties uz to, ka Tūlai šī ir pavisam jauna produktu līnija, viņi ir izgājuši visu nepieciešamo certifikāciju, lai šos sēdeklīšus un bāzi palaistu ražošanā. Kā arī Tūla ir izveidojusi savu drošības sistēmu, Tūla Impact Protection System, kas ir domāta tieši pret sānu triecieniem, kas ir ļoti būtisks riska faktors brauciena laikā. Lietošanas instrukcija un funkcionalitāte. Sākam ar bāzi. Iesākumā pārliecinamies, vai jūsu automašīna ir aprīkota ar Isofix stiprinājumiem, lai mēs vispār varētu šo bāzi uzstādīt. Kad bāzi esam uzstādījuši, pārliecinamies, ka visas lampiņas deg zaļā krāsā. Baterija zaļa, abi divi Isofix stiprinājumi, zaļš un atbalsta punkts ir noregulēts pareizi, zaļš. Zīdaiņa versija. Iespējams ir noregulēt nedaudz vairāk guļus, kā arī pacelt nedaudz vairāk sēdus. Šāds te saules sardziņš, lai brauciena laikā saule nespīd acīs, ērts un ergonomisks rokturs. Iedegās pēdējā zaļā lampiņa, kad bērna sēdeklīts ir nofiksēts un varam doties ceļā. Nospiežam šo te podziņu. Un sēdeklīts ir viegli rotējams. Ja māte vai tēvs sēž aizmugurē, var pagriezt pret sevi, kā arī, kad braucienu esam beiguši, šādā te veidā bērnu sēdeklīti izņemam laukā no mašīnas ar skatu pret bērnu. Tūla Elm versija, kurai nāk iekšā iesākumā šāds te ieliknīts, kas ir domāts līdz 15 mēnešiem. Pēc tam jau mēs viņu ņemam laukā un bērns sēž tikai pašā sēdeklī. Ļoti vienkārši un ērts jostu aizslēgšanas mehānisms, šādi te polsterējumi, lai bērnam ir ērts brauciens. Arī šo sēdeklīti mēs varam regulēt. Ja gadījumā bērns ir iemidzis, varam to palikt nedaudz vairāk guļas pozīcijā, kā arī nolikt vairāk sēdes pozīcijā. Skats ir braukšanas virzienā,
arī ir iespējama rotācija. Zaļa krāsa, tikai šādā virzienā ir iespējams braukt. Brauciena laikā šī rotācija nav paredzēta. Tas ir domāts tad, kad mēs esam apstājušies. Biežāk uzdotie jautājumi. Kādās krāsās ir pieejami attiecīgie bērnu krēsliņi? Abas versijas ir pieejamas šādā te melnā krāsā, pelēkā krāsā un zilā krāsā. Vai sēdeklīši ir kopjami, ja zīdainis tos ir sasmērējis? Jā, Tūle ir paredzējis visus šos te auduma kaverus noņemt nost, ielikt veļas mazgājumā mašīnā, izņemt laukā, uzstādīt atpakaļ, lai sēdeklītis izstītos kā jauns. Vai bērnu sēdeklīšiem ir garantija? Jā. Bāzē abiem diviem sēdeklīšiem Tūle dod 2 gadu garantiju. Vai bērnu sēdeklīti varēs uzstādīt uz bērnu ratiem? Jā. Tikai šo versiju varēs uzstādīt uz ratiem, kas tam ir paredzēta un domāta, lai varētu no mašīnas izņemt ratus, smuku šo te krēsliņu, uzlikt virsū, ja gadījumā zīdainis ir aizmidzis un mierīgi doties iekšā tirdzniecības centrā. Šim sēdeklītim tāda opcija vairāk nebūs pieejama, te gan jau bērnam būs jāceļās un jāiet ar kājām. Kāda ir bāzes un sēdeklīšu cena? Tūle Maple 279,95, Tūle Alfī 289,95 un Tūle Elm 429,95. Vēlēs apskatīt, pataustīt, iepazīties tuvāk ar bērnu sēdeklīšiem, bāzi un visu pārējo? Droši brauc pie mums uz Latgales ielu 349 ProRing autocentrs. Vai arī, ja tev pēc šī video viss ir skaidrs, droši ienāc mūsu internetu veikalā, veic savu pirkumu un pārvietojies ar savu mazuli droši.